Sveiciens pirmoreiz šo zonu, pirmoreiz šogad no Zemgales Olimpiskā centra Jelgavā, kurš šovakar kārtas pēdējās spēles starp futbola klubu Jelgava un FC Rīga. Ir mums arī nosīta pastrīši, tāpat Babīda Namam, bet pājām tiešām spēles šķirot nav vispār nekāda pamata, un visās spēlēs mača sākuma galīgi nevar ne par ko būt pārliecināts punkts ziņā, un šeit diezgan labs mēģinājums no tālienes, šeit Koļiks Laidnāns tas bija, tikmēr Eriks Punculs labajā flangā, Puncula centrējums, un šeit Mārcis Sošs, varam varbūt pateikt glābi komandu, jo aiz muguras bija Pājos izskatījās, ka bija ticis ganām savam pretspēlētājiem, un ja bumba būtu lidojis pāri Mārcim Ošam, ticamāk, ka būtu arī izdarījis sienu Pājos šeit Turkos, jau sita galva. Jā, par Perevertelo, paveidzot tad, kad Ingrats Baltika, viņš ieradās šeit, bija viņam toreiz viņu Liepājām, bet Baltika nav viņa pēdējais klubs, pēc tam viņš arī trenēja Tosno, un šeit vārtu priekšā bumba un Kaspars Gorkšs. To raida ārpus laukuma robežām. Tā kā šajā kārtā 3 spēles uz dabīgiem laukumiem, šī jau 3. Bija Liepājā vakar pirmā spēle, šodien arī Ventspilī, un šeit ir Azulis. Žēl, varēja būt kaut kas labs, un šeit būs arī pirmā kartīte. Pats sarkanā kartīte, Artim Lazdiņam. Saķer galvu Gļevs Kļuškins, plāta rokas Rāneris Perepļotkins, bet, atkārtojumu neredzot, bet, pirmais iespējas tāds, ka laikam jau, ka tomēr drīzāk bija. Redzam, ka vēl viena asa epizode Jelgavas izpildījumā. Šoreiz tika atalgota, atkal sakam, pēdiņās ar sarkano kartīti. Ja Gins Freimans toreiz pret Spartaku nedabūja neko, pēc tam tika diskvalificēts, un šeit vārtu guvums! Eriks Punculs! Atgriezies viņš ir pamatsastāvā, tika vairākumā Rīga, un tikko arī vairākumu realizēja. Būs spēlētāja maiņa Jelgavai, bet spēlētāja maiņa tiks izdarīta jau pie 0-1. Kā paskatīsimies, ko izlems jelgavnieki. Ledēsmā, tomēr sit Ledēsmā, un šķiet, ka trāpi pa vārtu stavu, vai arī varbūt Kurākins bumbas kāra. Īsti nevarēja pirmajā brīdī saprast, varbūt abi divi, gan Kurākins, gan Stāps. Protams, ir tas faktors, ar ko Jelgava var atgriezties cīņā, Redko vēlreiz nomet bumbu tālāk. Bet, rīdznieki pajām diezgan labi. Tiek galā šiem, un šeit Kurākins glābi savu komandu pēc šķiet, ka Maksima Rafāļska sitiena, un ja ar autu tika galā labi, rīdznieki tādā atliekusī bumba bija pie Maksima Rafāļska. Nomāna viņš Bogdāškinu, un labs sitiens tuvajā stūrī. Ledēsma pieturu bumbu, bet tomēr to zaudē. Pārāk liela burza, viņam bija apkārt, un šeit bija jādomā ātrāk, un jāpieņem lēmums ātrāk, kurš pirmo vai otro pieskārienā bija jādara piespēl. Šeit spēlē Ante Bakmas. Un arī sarkanā kartīte, un paliek 9 vīru sastāvā Jelgava. Lazdiņa. Pēc Lazdiņa pārkāpuma principā viņam bija skaidrs, ka tur liela iespēja būs, ka būs sarkanā. Šo es godīgi sakot nebija gaidījis. Varbūt starp citu Šabala tomēr izskatās, ka turpinās maču, jo bija jau noģērbies rīdznieku rezervists pēc šās sarkanās kartītes. Bet tomēr Šabala ir atpakaļ kājās, tikmēr pretsbrukums ar Pājavam, Pājavs soli laukumā, un vārtu Stāps. Glābi mājniekus, Bogdans Vaščuks, Oļegs Laizāns un garām. Laizāns pret Timoševiču, atspraudušam, ka Timofejevam tā arī notiek. 25 minūtes līdz pamatlaika beigām, rīdzniekiem, protams, šobrīd būtu vajadzīgi otrie vārti, kas droši vien, ka spēle tiešām izšķirt. Pilnībā salauzt pēdējās Jelgavas cerības, un šeit arī ir šie otrie vārti. Hizirs Apājevs gūst, šķiet, ka savus otros vārtus Latvijas futbola virslīgā tā iesta, vai arī viņš iesta varbūt kausā, iesta viņš gan kausā, gan virslīgā, pareizi. Viņš iesta pret Metu pēc centrējuma, un tagad gūst savus otros vārtus, kļūst pa pirmo spēlētāju komandā, kuram virslīgā 2 precīzi sitieni. Redzam, kā Mārcis Sošs iet uz priekšu, tā kā Jelgava padoties negristās pārsteidzīgi, droši vien to visu būšu pateicis. Un šeit iekrīt pretsbrukumā jelgavnieki Eriks Punculs, turpat tālāk arī Šabala, bet Šabala ir aizmugurē, manuprāt, vai arī nē, tomēr nē, un Valērijas Šabala gūst
savus pirmos vārtus virslīgā, gūstas otros vārtus Rīga FC Kreklā oficiālos mačos. Izcēlās viņš arī kausā pret Jūrmalas Spartaku, nu un tagad jau ir 0-3. Redzējām, gāja uz priekšu, Mārcis Sošs gāja uz risku, bija augsta aizsardzības līnija. 7. maijs nāk svētdien, 8. maijs nāk pirmdien, un pirmdien 2 spēles RFS pret Jelgavu un Rīga FC pret Babīdu Dinamo. Kā jā, laikam beigās neko nesjauc uz datumiem, tomēr Eriks Punsuls piespēlē viņš Šabalam, aizmugures nav Šabala, šeit glābi Kaspars Ikstens. Nu, droši vien, ka ja bumba būtu lidojas vārtos, tad visticamāk, ka tik un tā aizsargs būtu pagūs, kas būs mazāk droši vien izvēles iespēju, kā mainīt spēles gaitu otrā puslaikā, atkarībā no situācijas, tikmēr Mārcis Sošs vēl viens sauc. Atlec bumbu pie Kļuškina. Kļuškins skaisti šķērītē un aplos vērts sitiens. Nav varbūt bīstams sitiens. Dara visu, lai spēli pietiekami mierīgi arī noslēgtos. Bez nekādiem momentiem uz ziņu vārtiem, bez nekādām traumām, liekām kartītēm. Atspēle Kurakinam. Un tēt arī Annas Trēmanis dod beigu silpi 3-0. Rīga FC labā, 2 sarkanās kartītes Artim Lazdiņam, Mantem Bakmazam. 4. brīdinājums šajā sezonā Maksimam Rafalskim, vārtu gūmi Erikam Puncelam, ļoti skaists sitiens vārti arī Hizaram Apājevam un Valērijam Šabalam.